Jā. Tātad es jau pagājušo nedēļu minēju, ka mēs tā kā šomēnes vairāk parunāsim par wellness kategoriju. Pagājušo nedēļu mēs runājām, es stāstīju tieši konkrētāk par šiem te natural balance kokteļiem un zupām. Tad šodien es jums pastāstīšu nedaudz vairāk par wellness pack vitamīnu kompleksu. Tālāk par Jolantu. Tātad jūs jau varbūt esat ievērojuši katalogā, ir gan šie te wellness pack vitamīni sievietēm, gan arī vīriešiem. Un jūs varbūt domājat, kas tie tādi tur ir un tā, bet, nu, būtībā, jā, šajos vitamīnos ir gan omega, gan astaksantīns, kas ir viens no dabā atrodamiem visspēcīgākiem antioksidantiem un arī speciāli izstrādāt multivitamīnu un minerālu vielas gan sievietēm, gan vīriešiem, kas ir katrai dienai domāti. Tātad, jā. Tātad vienā iepakojumā ir 21 ērts jau iepakojums, kurā ir iekšā, kā jau es minēju, astaksantīns 3 mg un 50 mg melaņu ekstrakts, tātad vienā kapsulā. Tātad tur ir spēcīgs antioksidants, tie ir iegūti no sarkanajām aļģēm, tas ir astaksantīns tātad, un melenes. Jā, Jolanta, tu varēji atstāt, bet nu labi. Tātad vēl ir 2 omega-3 kapsulas, un kas satur gan EHS, EPS un DHS, par tiem būs sīkāk varbūt ceturtdien, kad Jolanta stāstīs. Un tātad tā omega-3 satur nepiesātinātas augstskābes. Un tātad arī iekšā ir viens multivitamīnu un minerālu vielu tabletīte, un tātad, respektīvi, tas ir, ja jūs izvēlaties sieviešu, tad ir sievietēm pielāgots, piemērots, ja jūs izvēlaties vīriešu, tad attiecīgi vīriešiem. Tā, var tālāk. Tātad, unikāla un spēcīga uzturvielu kombinācija, es jau jums minēju. Šī te kombinācija uzlabo mitruma līmeni un elastību ādā. Vēl ādai samazina UV staru radītos kairinājumus un krunciņas. Tā kā mums bija Agnijai, bija ļoti izteikti šī pigmentācija, viņa sāka lietot astaksantīnu, un viņai šī pigmentācija pazuda. Šie vitamīni ir ļoti labi ietekmē arī mūsu vitalitāti, tātad samazinās gan nogurums un nespēks. Protams, ļoti labi viņi ir arī mūsu imūnsistēmai, jo uzlabojas organisma aizsargspēja un mazinās arī šie iekaisuma procesi organismā. Vēl, protams, tie ir labi mūsu sirdī, jo uzlabojas sirds veselība un arī līdz ar to holesterīna līmenis. Vēl nevaram aizmirst par muskuļiem un locītavām, jo tās mums arī ir svarīgas ikdienā un palielinās lietojot šos te kompleksos vitamīnus muskuļu izturība un arī spēks. Un, protams, kā jau es minēju, samazinās šie te iekaisuma procesi. Par cik astaksantīns satur šo te melaņu ekstraktu, tad šis te komplekss ir arī ļoti labs mūsu redzei. Un tas pasargā no UV stariem. Tā, tālāk pariet. Tātad. Šeit es visu šo te nosaucu, tātad, ko jūs redzat slaidā, ja jūs gribat, jūs varat uztaisīt skrīnu, lai jums tas paliek telefonos, lai jūs varat ieskatīties un zinātu, kas ir šajos vitamīnos iekšā. Tā, Jolanta var iet tālāk.
Tātad wellness pack unikālās īpašības. Tātad šis te vitamīnu komplekss tātad ir ar klīniski pierādītu sastāvu skaistumu un veselības veicināšanai vienā ērtā ikdienas iepakojumā. Tātad satur visaugstākās kvalitātes dabīgo astaksantīnu, īpaši spēcīgo un antioksidantu ar unikālu pretnovecošanās iedarbību, kas iegūst no Zviedrijas arhipelāga aļģiem. Un arī ir šis te meleņu ekstrakts, kas bagāts arī ar antocianītiem. To Jolanta jums noteikti vairāk pastāstīs ceturtdien, kas tie tādi ir. Bet tā ir vēl viena unikāla antioksidantu tā kā forma, kas labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku veselību. Vēl satur pilnu multivitamīnu un minerālu vielu kompleksu, kas īpaši pielāgots sieviešu un vīriešu ikdienas vajadzībām, kā arī augstas kvalitātes zivju eļļa, kas nodrošina garās ķēdes omega-3 neaizvietojamās taukskābes, tātad EPS un DHS. Un šie te vitamīni atbilst visaugstākajiem farmācijas ražošanas standartiem. Izskatiet mikrofonu, lūdzu, meitenes. Nezinu, ka kaut kā var samaksāt to banku, bet... Tam ir Ilzei ieslēgts mikrofons. Ilze, varbūt izslēdz mikrofonu, lūdzu. Visu laiku maksā. Jā, es nevaru laiku izslēgt. Jā, nevar izslēgt Ilzes mikrofonu. Nu labi, iesim tālāk. Jā, kuras jā, protams, šie te vitamīni ir arī 100% brīvi no lielopu un cūku želatīna. Tātad omega-3 nesatur ne cūku, ne lielopu želatīnu. Šie te vitamīni atbilst visaugstākajiem farmācijas ražošanas standartiem. Ir arī šī te GMP kvalitātes standartu zīmogs, tātad ir Good Manufacture, to pēdējo burtu, ja? Un nepateikšu pa angliski, bet sapratāt. Un tie ir izstrādāti, pārbaudīti, un pētījums ir veikuši šie te Zviedru pasaulē zināmie zinātnieki. Tālāk variet. Tā tad nedaudz vairāk par astaksantīnu ieskatīsimies, kas tas ir. Varbūt ir dzirdēts vārds, varbūt nav, bet man šķiet pēdējā laikā skaistuma kopšanā arvien biežāk var pamanīt šo te vārdu astaksantīns. Vai jūs zinājāt, ka astaksantīns spēj nokļūt tik vienā mūsu organisma šūnā? Un tas samazina šo te brīvo radikāļu daudzumu un iekaisuma procesus. Tātad tas ir taukošs, šķīstošs, dabīgs antioksidants. Un lieliski iedarbība ir gan uz ādu, gan uz acīm, gan muskuļiem. Un, kā jau minēju, arī pret iekaisuma iedarbību šo te astaksantīnu ir ideāli lietot profilaktiski ikdienā, it īpaši šajā laikā, kad visapkārt ir dažādi vīrusi un daudziem ir tendence apaugstēties arī šajā ziemas laikā, tad astaksantīns ir tas, kam vajadzētu būt šobrīd jebkura cilvēka mājās, man tā šķiet, jo tas ir 5000 reizes spēcīgāks par C vitamīnu. Tālāk variet. Tātad iekšā ir arī šie te vitamīni un minerālvielas. Tātad vitamīnu un minerālvielas ir neaizvietojamas vielas, kuras mūsu organisms nespēja pats izstrādāt tik lielā daudzumā, kā tas būtu vajadzīgs. Tāpēc tās ir jāuzņem ar uzturu. Un tā kā mēs zinām, ka mūsdienās uzturs mums ir tāds, kā ir, un ka mēs, diemžēl, savā ēdienkartē neiekļaujam visu nepieciešamo, tad mums būtu vēlams uzņemt
uzņemt visus šos te vitamīnus papildus. Un šīs tabletes ir īpaši izstrādātas gan sievietēm, gan atsevišķi vīriešiem. Tad multivitamīnu un minerālu vielu tabletes sievietēm satur papildu folijas-skābi, dzelzi un kalciju tieši sievietēm. Un satur arī magniju, cinku un selēnu, kas ir ļoti nepieciešams mums, lai būtu stipri mati un nagi. Jā. Ja jums vajag, jūs varat uztaisīt screenshotu arī šim te slaidam. Labi, variet tālāk, Jolanta. Tātad šeit ir saraksts ar visām šīm te uzturvērtībām, kas ir iekšā šajos te vitamīnos. Tātad pa kreisi mums ir sastāvs multivitamīniem un minerālu vielām sievietēm, un pa labi mēs redzam, kāds ir šis sastāvs vīriešiem. Tā kā tur ir ļoti daudz mūsu organismam nepieciešamas lietas, un tās tur ir tādā daudzumā, kādām tām būtu jābūt. Arī šim jūs varat uztaisīt screenshotu, jā. Tālāk, Jolantīna. Jā, un tagad par omegu vairāk. Ja es izstāstīju jums par astaksantīnu, izstāstīju jums par multivitamīniem un minerālvielām, tad šobrīd es jums pastāstīšu par omegu 3. Ar ko viņa ir atšķirīga. Tātad es jau pateicu, ka viņa atšķirās ar to, ka satur tikai zivju želantīnu, ka nesatur lielopu un cūkas želantīnu. Tātad omega 3 aizsargā gan sirds sistēmu, gan asinsvadu sistēmu. Ļoti svarīga tā ir arī mūsu smadzenēm, smadzeņu darbībai, prāta spējām, lai arī mūsu atmiņa strādātu. Arī omega 3 piemīt pretī iekaisuma iedarbība, un omega 3 izlīdzina ādu un uzlabo tās mitruma līmeni no iekšienes. Mums ir svarīgi mitrināt ādu arī no iekšienes, tāpēc mēs iesakām dzert ūdeni ikdienā, tīru ūdeni, un tāpēc arī ir iekļauti šie te vitamīni kompānijas sortimentā, lai mēs varētu rūpēties par mūsu organismu no iekšienes. Tātad šī te omega 3 ir iegūta no zivīm, kas dabīgi satur daudz DHS un EPS, un nesatur smagos metālus vai citas piesārņotāju vielas. Un tā ir attīrīta ar molekulāro destilāciju un ir atbilstoša farmācijas standartiem. Arī šis GMP zīmodziņš, un šie te zīmodziņi atbild tieši par to, cik kvalitatīvs ir produkts. Nevis, piemēram, tā, ka citi saka, es nopirku matu šampūnu profesionālajā veikalā, nu, un tad ir tā, ka liekas, ja tas ir nopirks profesionālajā veikalā, tad tas ir labs un kvalitatīvs produkts, bet īstenībā kvalitāti nosaka ISO standarti. Tā ir tāda liela kompānija, kura pieņem daudz dažādus kritērijus, piemēram, kuriem būtu jāatbilst konkrētam produktam, kuriem būtu jābūt konkrētam produktam, lai viņš būtu kvalitatīvs. Tātad, ja, piemēram, šie te vitamīni ir saņēmuši šo te GMP zīmodziņu, tātad tas nozīmē, ka viņi atbilst kādam no starptautiskajiem kvalitātes standartiem. Un šo produktu mēs varam saukt par kvalitatīvu. Tā kā jā. Tālāk, Jolantīna. Jā, šeit ir arī vairāk par šiem te kvalitātes standartiem. Tātad ir arī šis certifikāts, kas ir viens no kvalitātes standartiem, Friends of the Sea, tulkojumā jūras draugi. Arī šī te omega ir attīrīta
5 slāņos. Atbilst arī tātad šiem te ražošanas farmācijas standartiem. Un tās ir no zivīm, kas dabīgi satur daudz DHS un EPS, un iegūtas tieši no mazajām zivtiņām, kurās ir uzkrājies mazāks toksīnu daudzums nekā, piemēram, lielākās zivīs. Un satur zivju želatīnu. Tātad, ja jūs varbūt vairums no tām omegām, kas ir nopērkamas aptiekās, satur tieši lielo vai cūku želatīnu, tad šī te wellness omega 3 satur zivju želatīnu. Tātad bez mākslīgiem konservantiem arī un krāsvielām. Tā. Tas arī bija īsumā viss tieši par šiem te wellness pack vitamīniem. Vismaz tāds neliels ieskats, kas tad tur īsti iekšā ir. Tur ir tādas mazas porcijas, es teiktu, 21 tāda porcija iepakojumā, un vienā iepakojumā ir 2 omega 3, viens šis te multivitamīns un minerālvielas, un viena astaksantīna kapsuliņi. Tā kā iepakojumā ir diezgan daudz šo labo un vērtīgo vielu, tāpēc daudzi varbūt citreiz sabīstās no tās cenas, bet cena man šķiet ir salīdzinoši zema, jo ja mums visi šie preparāti būtu jānopērk aptiekā, mēs samaksātu krietni vairāk. Tā kā paldies visām, kuras šodien varēja pieslēgties.